Sveiki, sveiki, foršie smūvotāji! Ko dariet jūs šodien? Ko dariet jūs? Vai smūvojat? Šodien ir ideāls laiks smūvošanai. Jā, nav ne pa karstu, ne pa augstu, lietus nelīst, vismaz Rīgā nelīst lietus, jā. Esmu nosmūvojis gandrīz 5 kilometrus, tāpēc tagad nolēmu ierakstīt jums šo mazo video. Jā, kas nezina, kas ir smūvī, kas nezina, kas ir smūvošana, varēsiet pēc šī mazā video izlasīt. Apakšā būs maziņš apraksts, dota saite uz smūvošanu, ja, tur visu uzzināsiet. Bet kam ir domāta smūvošana? Nu, ja jums ir pāri 40, ja jums ir mazkustīgs dzīvesveids, jūs visu lielāko dienas daļu pavadat darbā, sēžot pie kompjūtera, pie datora vai pie sava rakstām galda, jūs pie darba galda kaut ko tur darat, ja? Un visa diena jums sanāk pavadīt sēdot. Nu, varbūt darba devējs jums atļauj izkustēties kādu laiku, ik pēc stundas vai ik pēc pusstundas kaut ko pavingrot, pastaigāt. Bet ja nē, tad smūvošana ir domāta jums. Domāta jums, jo šis jums ir draudziņš jūsu pastaigās. Ja? To visu jūs uzzināsiet gan izlasot šo aprakstu par smūvījiem, ja, par smūvošanu. Varat rakstīt arī man personīgi, visu izstāstīšu. Kas šeit ir galvenais, pats labākais jebkurai sievietei un vīrietim? Jūs sākat izkustēties, jūs paņemat savu draudziņu smūvī, vai nu tas ir klasiskais vai solīda variants, vai akva, kur jūs varat arī vingrot ūdenī. Jūs paņemat savu draudziņu un dodaties pastaigā, un ne tikai parastā pastaigā, bet jūs apvienojat kardio treniņu ar spēka treniņu. Atceraties, kad smūvīs sver 500 gramu, katrs smūvīs sver 500 gramu, bet vēziena rezultātā tā svars var sanākt līdz pat 5 kilogramiem. Un iedomājieties, ka jūs smūvojat ar hanteli, kas sver maksimāli 5 kilogramu. Neizdarīsiet, nepacelsiet. Un kas vēl šeit ir ļoti svarīgi, jums smūvošana iekustina jūsu vielmaiņu, kas ir palikusi neaktīva dēļ jūsu neaktīvā dzīvesveida. Un šie smūvī palīdzēs jums to iekustināt. Šodien es arī beigšu, visu uzzināsiet zemāk, ja ir jautājumi, rakstiet man personīgi, sekojiet manā Facebook lapā, man ir Telegramā, čatiņš, ja? Sekojiet man un uzzināsiet daudz ko jaunu, un galvenais, ja paši sāksiet darīt, iegūsiet bezgalu labu rezultātu savai stājai, savam ķermenim. Ar laiku pazudīs liekie kilogrami, ja jūs to darīsiet regulāri, vismaz 3 reizes nedēļā. Ar laiku noies visi tauku polsterīši no pleciem, ja, no šīm vietām, veidosiet skaistu stāju, bet tas ir tikai ar noteikumu, ja jūs darīsiet. Sveikas foršās un tiekamies citā video!